Decembrī Ausekļa Limbažu teātris atzīmēja savas darbības nozīmīgu jubileju. Lielajā ballē Pozitīvus teatrālijus daudzi limbažnieki sumināja savas pilsētas amatieru teātri par devumu Limbažu kultūras dzīvē 125 gadu garumā. Kultūras nama vestibils svētku dienā bija pārtapis par plašu Limbažu teātra vēsturisko materiālu izstāžu zāli. Te redzējām gan dažādu gadu teātra afišas, gan varējām senajās fotogrāfijās censties atpazīt kādu no aktieriem. Mūsu teātra pirmsākumu meklējami 1884. gada 16. decembrī, kad Limbažu saviesīgās biedrības sarīkojumā pirmo reizi skatītāju vērtējumam parādīja divus viencēlienus. Kolektīva 75. gadskārtā 1959. gadā tam piešķirts Tautas teātra goda nosaukums un vēl pēc 10 gadiem Ausekļa vārds. Šodien Ausekļa Limbažu teātris ir tradīcijām bagāts vairāku paudžu aktieru kolektīvs ar nopietniem un augstvērtīgiem iestudējumiem un plašu izrāžu darbību. Lielās teātra balles režisori un vadītāja Ausekļa Limbažu teātra aktrise Marta Apine kultūras nama zālē bija uzbūrusi plašu kustīgo vaska figūru izrādi. Darbojošās personās varēja atpazīt dažādu paudžu Limbažu aktierus, kuri ar lugu fragmentiem veidoja ieskatu pēdējo 20 gadu iestudējumos. Tu nolēmi, bet es pat lāga neesmu sev pajautājusi. Gandrīz jau aizmirstajām Spogulim, Atklātai jūrai un vairākiem citiem blakus stājās pēdējo gadu darbi Harolds un Moda, Laimīgā Blumentāle un pats jaunākais jubilāra auklējums Leļļu teātra studija. Tas viss bija režisoru Intas Kalniņas un Didža Jonova, kā arī lielās aktieru saimes devums. Plašā lugu fragmentu parāde izvadāja skatītājus un aktierus teātra gadsimta ceļos, atsveicinot atmiņas par kādreiz redzēto un pārdzīvoto. Jubilārus svētkos sveica Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemers, atgādinot Limbažu teātra nepieciešamību daudzu gadu garumā gan daudziem skatītājiem, gan arī pašiem aktieriem. Pilsētas pārvaldes nodaļas vadītājs Leons Gerķis atcerējās, kā Limbažu teātris 1993. gadā guva plašu atzinību Hanzas dienās Vācijas pilsētā Minsterē un slavēja teātri par Latvijas un Limbažu vārdu nešanu pasaulē daudzu gadu garumā. Kultūras nama direktore Sandra Mieze vēlēja teātrim ziedēt kā puķei un dāvāja vienu jaunu aktieri Leļļu teātra studijai. Pats svarīgākais cilvēkam dzīvē, neatkarīgi no situācijas, neatkarīgi no laika apstākļiem, neatkarīgi no slikta garstāvokļa vai neatkarīgi no apkārtējās pasaules, ir pašam domāt labas domas. Jo tā saka, kā domāsi, tā dzīvosi. Par labām domām un par labu dzīvošanu. Lielā jubilejas balle bija arī atmiņu vakars. Dažādu laiku aktieri atsveidzināja atmiņā teātrī aizvadītos gadus. Vecākās paudzes aktieriem atmiņas bieži ir saistītas ar daudzajiem teātra viesuzrāžu braucieniem, dažreiz pat 10 dienu garumā. Savukārt jaunākie teātra vidi saista ar interesanti pavadītu laiku domu biedru vidū. Spilgtākie iespaidi teātrī tomēr katram ir dažādi. Limbažu teātrī es esmu sācis darboties 61. gadā un aizgājis no Limbažu teātra 91. gadā. Tā kā Limbažu teātrī esmu darbojies 30 gadus, un tie bija mana mūža laimīgākie gadi.
Pirmā luga bija Birzes luga, visiem rozes dārza zied. Un pēdējā bija Putniņa luga, nekur neiet tā kā pasaulē. Tie bija visi tie jaukākie izbraukumi, kādi bija. Nu, būtībā tā ir, varētu teikt, mana jaunība. Un tie labākie gadi visi, kas saistās ar teātri. Un ļoti labas lomas. No sākuma lomas bija tā, kad iedevu kādu lomu, es domāju, nē, es jau to nevaru nospēlēt. Bet beigās, kad ņēmu to lugu no skatuves nost, man bija žēl, es biju to iemīlējusies, pilnīgi iemīlējusies tajā lomā. Spilgtākais iespējas par Limbažu teātru bija tad, kad es pirmo reizi redzēju, kā tepat Limbažos spēlē teātru, un uzreiz arī sapratās, ka gribās arī man. Tāpēc šeit arī esmu. Ausaka Limbažu teātris vienmēr ir mācējis sagādāt pārsteigumus. Un patiesībā tajā brīdī ir tā, ka nav vairs kur atkāpties. Tā savulaik teātra māja izdara, pasaka, ka ir izdarīts, ka ir pieņemts lēmums un patiesībā nav kur atkāpties. Un tikai vēlāk tu saproti, ka tas, kas tajā brīdī bija noticis, ir pieņemts pareizs lēmums. Un ar teātra izrādēm man vienmēr ir paticis, kad Ausaka Limbažu teātris prot pārsteigt, prot atrast tādas aktuālās laikmeta lietas, prot atrast kaut kādu tādu interesantu formu, ar ko pārsteigt. Un par to es īstenībā vienmēr esmu ļoti augstu vērtējis Intu un arī zināmā veidā abrīnojusi viņu. Šis ir mans mūža kolektīvs, patiesībā sakot. Citi jau man nebūs vairāk, jā. Un tāpēc es negribu neko izcelt, bet katrā ziņā spilgs bija režisors Dailons Vanags, kas man iedeva ļoti brīnišķīgas lomas, arī mūža lomas, kuras vairāk nav spēlētas. Līdz šim es vairāk ar viņas nespēlējuši tādas. Protams, viņas audzēkne, mantiniece, Inta, režisorīte ar citu raksturu, citu piegājienu, bet kura arī mani lutinājusi ar lomām. Vispilgtākais piemērs par Limbažu teātri, tā ir izrāde Trešais vārds. Tā ir izrāde, ko, man liekas, esmu pašu pirmo noskatījusies, kas man ir radījušas vislabākās, viskaistākās emocijas par to, kas vispār ir mīlestība. Un kur nu vēl šie fantastiskie Ausaka teātra tēlotāji Rita Krastiņa un Juris Žūriņš. Limbažu teātris vienmēr mēdz pārsteigt ar visādām neiedomājām lietām. No sākuma vienkārši iedomājies vienu savā prātā, bet aiziet uz izrādes, paskaties un pavisam kaut kas cits. Un tā, kad vienkārši var aizvērt acis, dzirdēt visu, kas skan, var vienkārši atvērt acis, skatīties, bet viss notiek vienkārši nežēlīgi ātri un nežēlīgi skaisti. Tā, kad vienkārši ir ko redzēt, un es iesaku visiem to paskatīties. Un pēdējā laika spilgtākais iespējas, protams, man ir ar Būdas baznīcu, jo man pašai likās, ka sākotnēji es tā nebija padomājis, bet man likās tiešām, ka es palieku 20 gadus jaunāka. Tāpat kā visi aktieri, kas spēlēja šai izrādē. Un līdz ar to es tā jūtos laimīgi šodien, kad es esmu 20 gadus jaunāka. Tas taču ir labi, un ka to var gūt no Limbažu teātra, tad tā ir liela veiksme. Daudziem aktieriem spilgtākās atmiņas ir palikušas, izrādēs piedzīvojot dažādus interesantus un pat kuriozus notikumus. Viens no maniem vispilgtākajiem iespaidiem no Limbažu teātra ir vasaras izbraukumu ar izrādi, kā bagātā čāpiņa dēls precējās. Tur mūsu Mišas dēls brauca līdz kā dekorators. Viņš nezinādams, ka mums arī uz šīs dekorācija kastes ir jāguļ, nebija sasējis kastes stūrus. Un tad, kad mēs ar Līgu gulbu uzgulāmies, tad tā kastes vāks iegāzās iekšā, es biju apakšā, Līga virsū, un tik šausmīgi nāca smieklīgi, ka mēs netikām no tās kastes ārā. Visi, protams, bija nobijušies, jo domāju, ka mēs esam sasitušās, ka mēs tur guļam, bet mēs vienkārši nespējām izkāpt ārā. Bija mums reizes gadījums, ka bija jābrauc vasarā ar viesizrādēm uz Taurupi. Un braucām ar autobusiņu, un šķiet zaubē kaut kādi ceļa remonti, un jābrauc pa apvedu ceļu, un aizbraucām, ne pa to apvedu ceļu. Izbraucām caur Katrīnu, un beigās braucām pa kaut kādu meža ceļa bez maz. Šofers stāv pie stūras kājās, jo savādāk nevarēja pa tām bedrēm pabraukt. Un tā, kad mēs aizbraucām Taurupē, tad bija apmēram kaut kādas pusotru stundu pēc izrādes sākuma. Skatītāji jau nāk pa ceļu pretīm, jau viss atlika mums novākt dekorācijas, kas jau bija ar mašīnu atvests, un braukt atpakaļ mājās. Pats pirmais, kas man iešaujas prātā, tas ir kā mani uz skatuves izrādes laikā kolēģi iznesa cauri
Pēc lūgas sižeta tur bija jādzer kaut kāds rīt Indijas tējas liķieris, jāslavē cik tas labs un jāprasa, lai tūdaļ dod vēl vienu glāzīti iedzert. Un, diemžēl tā gadījās, ka vienā no izrādēm Juris Žūriņš un Jānis Paucītis tajā pudelē, kur bija paredzēts būt rīt Indijas tējas liķierim, salēja tur gurķu sulu, Coca-Colu, kaut kādu brendiju un vēl kaut ko šausmīgi izveidoja, kaut ko līdzīgu žļurgai. Un tā rezultātā bija ārkārtīgi komiska situācija, kad es nevarēju parunāt to tekstu. Es kaut kā mēģināju, kā jaunais zaļais kadrs, izlīst no situācijas, bet vispārējie, īpaši aizkulisēs, smieklos, burtiski vārtījās pa zemi. Ausekļu Limbažu teātra aktieri ir arī lieli dziedātāji. Savulaik vēlās vakarā stundās, atgriežoties no viesizrādēm, dziesmas skanēja daudzas stundas no vietas visu garo ceļu. Vēl pirms 4 gadiem teātra ļaudis savā jubilejas vakarā izdziedāja 121 dziesmu. Lielajā teātra ballē labākās dziesmas no teātra repertuāra izskanēja plašākam lokam solistu un šim vakaram speciāli dibinātā jauniešu kora sniegumā. Nevienā teātra sarīkojumā daudzkārt dziedāts no jau leģendārais Pīlāģu koks ar solistu Juri Žūriņu priekšgalā. Tā jau dzīvē bieži gadās lietas, kur taisnas šķiet, ieskaroties skaistums un aitas projām amatam ir zelta. Ar zelta rokām visos darbos vienmēr izcēlies Arvīds Kupens. Varbūt tādēļ viņš vienmēr ir priekšdziedātājs dziesmai Amatam ir zelta pamats. Regīnai Tamanē liekas, ka viena no skaistākajām dziesmām ir Pasaki man vēlreiz. Savukārt Dizis Jonovs savā sulīgajā baritonā bieži aizsāk dziesmu mātei. Starp citu, viņš to dzied šādi tad arī citiem vārdiem – tētim. Toties Līgā Moliņi labprāt visus aicināja šūpoties līdzi katram tik pazīstamajā dzīvītē. Imants Kairis šoreiz sadūšojās dziedāt svešvalodā, toties savulaik ļoti populāru un šajā vakarā tik piemērotu dziesmu par dzimšanas dienu. Jānis Paucītis bija pārliecinošs. Es jau neesmu tāds kā visi citi. Esmu tāds kā visi citi, kas pakroviem plenderē. Es zinu, visi mani mīļā. Es zinu, visi mani mīļā. Savukārt režisore Inta Kalniņa par savu vienmēr atzinusi optimistisko es zinu, visi mani nievā. Bet viņa pret to ir vienaldzīga. Maija naktis pilnas ir ar mīlu. Dziesma ar šādiem vārdiem jau vairākos gadu desmitos ir atzīta par tādu, ka nerakstītu Limbažu teātra himnu. To dzied gandrīz visos teātra sarīkojumos. Izņēmums nebija arī 125 gadu jubilejas balle. Šī teātra himna drošināt celties kājās. Visi šūpojamies! Teātrim vajag rādīt priekšzīmi, kā izdzīvot, un ne tikai izdzīvot, bet par spīti kādām grūtībām arī dzīvot. Tas ir daudz vairāk kā izdzīvot. Ir jāatrod kaut kas
kaut kas sirdī, kaut kas priekam, kaut kas dvēselē, kaut kas, ko tu vari dot citiem. Skatoties un dzirdot, kā Limbažu tautas teātris darbojas šajos brīvas Latvijas gados, es varu tikai priecāties, jo tur darbojas jaunatne un visas ludziņas ir ļoti populāras. Limbažu tautas teātris ir guvis atzinību republikas mērogā. Un mans novēlējums ir arī tā darboties turpmāk. Man patīk, kad atcerās vecos aktierus, lai viņi neaizmirst, kad arī mēs kādreiz bijām tikpat jauni kā viņi. Un arī viņi būs tādi, kā mēs tagad. Man jau ir 94. Es viņiem novēlu visu to labāko. Kalniņi ir labi režisori. Un arī jaunie režisori, te viens otrs jau veidojās. Un aktieri ir pietiekoši, pat jaunieši ir daudz. Un tādi patīkami, sirsnīgi ir. Es viņiem novēlu labu nākotni. Es domāju, ka kupuls skaits ir diezgan, popularitāte mazliet ir. Ausakļu zvaigznes arī ir. Tad novēlēšu viņam vienīgais to, lai uzņem apgrieziens, lai kustās un lai neapstājās, lai ir mūžīgais dzinējs, kas dzen uz priekšu un nekad neapstādina. Svētku vakarā teātra kolektīvs saņēma daudz skaistu apsveikumu un vēlējumu. Vakara režisores Martas Apines rosināti, kultūras nama pašdarbības kolektīvi centās mainīties vietām un sveica savus vecākos kolēģus ar neparastiem priekšnesumiem. Kā saka, ja jau spēlē teātri, tad visiem. Varbūt arī pateicoties Martas un Agneses neierastajam katra apsveikuma pieteikumam, tie izdevās tik saudabīgi. Tautas deja ansambļa sakta dejotāji iejutās jauktā kora ikdienā un priecēja visus ar skanīgu Maz bija tēva novediņas, kas turpinājumā pārauga ugunīgos dienvidnieku ritmos. Apvienotais ansamblis Labi, ka reiz tā bija, savu sveicienu papildināja ar klasisku sarīkojumu deju un dāvāja režisorei amata rīku, ruporu, tālskati un cepuri, jeb kā teikt, 3 vienā. Lielākās ovācijas izpelnījās Tautas lietušās mākslas studija Dzilna, kurai šoreiz klausīja brašais vīru koris. Dziedātāji gan, kā pēdējā laikā šad tad redzēts, izmantoja fonogrammu, taču tas nemazināja kopējā sniegumu. Jāsaka uzreiz, ka dažs no dziedātājiem likās kā kaut kur redzēts un pazīstams. Jauktais koris Doma šoreiz centās iejusties bērnu deju kolektīvu lomā un ar rotaļas palīdzību sauca kopā čaklās teātra bitītes. Tā vien liekas, ka darba bišu vidū gadījās arī pat ranam. Tautas deju ansamblis Katvari izspēlēja Spēlmaņu nakts vietējo variantu, pasniedzot savas balvas 5 nominācijās. Pēc nopelnītajām balvām sarkano paklāju uz skatu kāpa Kārlis Puisītis, Regina Tamane, Didzis Jonovs, Juris Žūriņš un Inta Kalniņa. Kā jau to varēja paredzēt, galveno balvu ieguva Limbažu teātris. Ansamblis Kokle, cenšoties atdarināt labākās vokālo ansambļu tradīcijas, sūtīja sveicienus ar skanīgu suitu dziesmu. Nopietns uzdevums tika dots pūtēju orķestrim Lemisam. Tam uz neilgu laiku bija jāpārtop par sieviešu kori ar tādu pašu nosaukumu, kas jubilāriem veltīja
speciāli šim vakaram iestudētu dziesmu. Vīru kora Ziedonis pārstāvi teātra balē ījutās arī tautas deju ritmos. Tāpat dziesma un deja dāvana teātrim. Savukārt deju kopa Jampadracis izspēlēja slaveno Brēmenes muzikantu piedzīvojumus un vēlēja teātrim ar saviem iestudējumiem doties plašajā pasaulē. Es novēlu Limbažas teātrim saglabāt to dzirkstīgumu, kas viņiem piemīt, to atraktivitāti. Galvenais tās pozitīvās domas, ko viņi raida skatītājam un kas noteikti arī tad atstaro skatītājos un otrādi atstaro Limbažas teātrī. Lai viņiem laba veselība, labas izrādes un pozitīvas domas. Vēl ir jāturās ilgi un dikti, un nekādas dišķibeles, nekas, neviens nevar nospiest pie zemes mūsu. Laikmeta elpu paturēt, saturēt un turpināt uz priekšu, jo šodien jau patiesībā tā galvenā doma ir nevis pildīt savu misiju, bet piepildīt savu misiju. Un, ja teātrim būs ko rādīt un zāle vienmēr būs pilna, tad būs attaisnojies tas, ko dara. Tā kā turpināt tā, kā teātris jau to ir iesācis darīt. Teātris, protams, ilgu mūžu, labas lūgas, aktieriem labas lomas. Tas jau ir viss labākais, kas aktieriem var būt. Nu vēl daudz gadus un veiksmes un panākumus un prīzes. Un teātrā mājā vēl otro stāvu, lai būtu visiem, kur sajiet. Lai teātris pastāvētu vēl bezgalīgi uz priekšu. Tādā pašā priecīgā, lustīgā, dzīvot gribošā un ļoti varošā gaitā vēl vismaz 125 gadus teātrim. Jubilejas vakarā jau krietni pēc pusnakts teātra kolektīvs papildinājās ar 5 jauniem aktieriem. Pareizāk sakot, aktrisēm. Atbilstoši tradīcijai, jaunajām bija sevi jāparāda, sniedzot teatrālu priekšnesumu. Šoreiz jaunās aktrises sevi izteica jautro mūķeņu lomās uzvedumā Piedod Bakāčo Javari. Tad savu teātra krustvecāku Jura Žūriņa un Līgas Amoliņas aicināti Agnese Dzene, Madara Mestere, Monta Medne, Santa Krauze un Marta Apine deva solījumu būt uzticīgiem Limbažu teātrim, saņēma teātra nozīmītes un sirsnīgus apsveikumus, kļūstot par pilntiesīgām Limbažu teātra dalībniecēm. Tad jau ik viens varēja mieloties ar pašu jubilāru, speciāli ceptu un gadu skaitlim atbilstoši sagrieztu svētku klātsmaizi. Garšoja labi. Jubilejas balle bija tikai kā neliels posms teātra 125 gadu ilgajā darbībā. Priekšā gaida jauni iestudējumi, jauni pienākumi, jaunas apņemšanās. Lai vēl tikpat daudz 125 reiz 3 reiz 4, lai tikpat skaisti kā puču dārzs dzied Limbažu teātris ar jaunām uzplaukstošām puķiem, kas var priecēt ne tikai mūsu teātra skatus, bet arī visas Latvijas teātra skatus. Es gribu vēlēt teātrim šajā dzimšanas dienā, ka lai viņš tikpat spilgts ir arī uz priekšu. Tāpat tikai turpināt teātrim. Lai veicas! Lai vienmēr būtu mums skatītāju zāles pilns, lai mēs paši varētu teātrim dot prieku skatītājam, lai viss aiziet pēc mūsu izrādēm mājās gandarīt. Un arī mums pašiem ir prieks spēlēt tāpat kā visus šitos 125 gadus. Vispirms jau palika tādam pašam, kāds viņš ir. Spēcīgs, radošs, interesants, ar ļoti labām tradīcijām, ar ļoti lielu tādu kopības garu. Tad nākošais, ko es vēl gribētu, lai viņš plaukst, aug, attīstās
lai ir jaunas izrādes, lai visiem ir spēles prieks. Un man šķiet, ka ja tas arī viss būs, tad arī teātris darbosies vēl ilgi. Lai piepildās vēlējumi, lai izdodas īstenot pašu apņemšanos, lai Limbažu teātrim pietiek spēku un gudrības nest tālāk kolektīva 125 gadu pieredzi un tradīcijas.